ASV prezidents Donalds Trumps stingri paziņoja, ka neplāno pagarināt pamiera režīmu ar Irānu, kas beidzas jau pēc dažām stundām. Un tāpēc ASV ir gatavs masveidīgi uzbrukt Irānai jau šonakt. Lai gan vēlāk tas pats Donalds Trumps garām ejot paziņoja, ka viņš jau ir pagarinājis pamieru, it kā tieši tagad. ASV viceprezidents Džejs Divens bija paredzēts doties uz Islamabadu, lai tiktos ar irāņiem, lai gan paši irāņi līdz šim vēl nav apstiprinājuši dalību šajās sarunās. Pats Donalds Trumps izskatās arvien apjukušāks, jo svētdien viņš paziņoja žurnālistiem, ka miera vienošanās ar Irānu jāpanāk jau līdz pirmdienai. Pirmdien no rīta viņš pats paziņoja, ka nē, pagaidiet, viceprezidents Vents tagad dodas uz Islamabadu uz sarunām, bet jau otrdien. Otrdiena beidzas un Vents tā arī nav nekur aizlidojis. Un te garām ejot Trumps piebilst, ka pēdējais termiņš mieru līguma noslēgšanai tagad ir trešdienas vakars, tas ir 22. aprīlis. Turklāt arī Pakistānas startnieki vairs netic, ka tuvākajā laikā tiks noslēgts līgums, un tikai lūdz, lai Donalds Trumps pagarinātu savu kārtējo ļoti stingro ultimātu un termiņu. Kopumā visā šajā neskaidrībā, kas vispār notiek ar sarunām, parunāsim tagad. Mani sauc Aleksejs Pečers. Aicinu kopā apspriest šo tēmu, bet pirms mēs sākam šo raidījumu, lūdzu, abonējiet kanālu, nospiediet patīk, uzrakstiet jebkuru savu komentāru un noteikti abonējiet manu Telegram kanālu Peči News. Saite uz to ir šī video aprakstā. Tātad rietumu analītiķi jau smējās, ka Donalds Trumps ir ieviesis jaunu jēdzienu – miera migla, pēc analoģijas ar kara miglu. Proti ir kara migla, kad viss ir slepens, neskaidrs, bet Trumps ieviesa jaunu definīciju – miera migla. Kāpēc? Tāpēc, ka Trumpa paziņojumi par sarunām ar Irānu jau vienkārši sajauc prātu. Trumps paziņoja, ka viņam nav īpašas vēlmes turpināt pamieru ar Irānu pēc jaunā termiņa, kurš beidzas, vajadzēja beigties šovakar, bet tagad beidzas rīt, 22. aprīļa vakarā. Pēc Kijevas laika tas būs 3 naktī. Un tālāk Trumpa citāts – es nevēlos to darīt. Nav tik daudz laika, jo kamēr abas puses līdz tam nonāks, kā jūs zinat, viņiem jau tika dots zaļais signāls virzīties tālāk. Lai gan es jau zināju, ka viņi to darīs. Domāju, ka viņiem nebija izvēles, viņiem ir jāved sarunas, tāds vārdu savārstījums. Trumps arī paziņoja, ka ASV atsāks uzbrukums Irānai, ja tuvākajā laikā netiks noslēgta vienošanās ar Teherānu. Citāts. Es sagaidu, ka mēs bombardēsim, jo uzskatu, ka tas ir labākā pieeja, ar ko sākt. Mēs esam gatavi rīcībai. Es domāju, ka militāristi jau ir gatavi doties kaujā. Abas puses izmantoja pamieru, lai papildinātu krājumus. Irānai ir nopietns stimuls noslēgt vienošanos ar ASV. Irānas tauta ir neticama, bet viņa vadība ir asinskāra. Ja Irāna noslēgs vienošanos, tā atkal varēs kļūt par spēcīgu valsti, atkal par lielisku valsti. Bet realitāte ir tāda, ka Trumps jau ir pagarinājis savu ultimātu par uguns pārtraukšanu, taču viņš to izdarīja ļoti viltīgi. Un vispirms svētdien Trumps paziņoja visiem žurnālistiem, ka miera vienošanās ar Irānu jāpanāk jau līdz pirmdienai. Pirmdien no rīta viņš paziņoja, ka ASV viceprezidents Džejs Vents dodas uz Islamabādas sarunām jau otrdien. Rezultātā otrdien pulksten 14:00 un pat 15:00 pēc Vašingtonas laika Vents pat nebija izlidojis no Amerikas Savienotajām valstīm. Trumps vēlas, lai karš beigtos tagad un uz viņa noteikumiem. Taču līdz pamiera termiņa beigām bija atlicis tikai dažas stundas. Irāna joprojām kontrolē Hormuza šaurumu. Un pusēm līdz šim pat nav izdevies vienoties par tikšanās laiku, nemaz nerunājot par kādu vienošanos. Tāpēc karš var nonākt uz plašas eskalācijas sliekšņa. Un lūk, izdevums Axios citē Baltā nama pārstāvju vārdus. Citāts. Donaldam Trumpam tas viss ir apnicis. Viņš vēlas, lai tas beigtos. Viņam nepatīk, ka Irāna kontrolē šaurumu un tur tuvos austrumus savā varā. Viņam nepatīk, ka viņi izmanto to pret mums. Viņš vairs nevēlas karot, bet viņš karos, ja jutīs, ka tas ir nepieciešams. Un tā viltīgais Donalds Trumps tā nemanot pagarināja pats savu termiņu. Un pats interesantākais ir tas, ka jūs un es, tostarp daudz citi pat nepamanījām, kā Trumps pagarināja pats savu pamieru režīmu, lai gan viņš teica, ka negrib pagarināt. Atgādina, oficiāli 2 nedēļu pamieris tika noteikts 7. aprīlī. Saskaņā ar plāniem pamiers bija jābeidzas tieši šodien, 21. aprīlī vēlu vakarā.
Un, lai gan pilna mēroga vienošanās noslēgšana tik īsā laikā būtu sarežģīta, Trumps arī varētu piekrist vienkārši pagarināt termiņu, ja parādītos progresa pazīmes. Un Trumps faktiski iepriekšējā dienā pats sev pievienoja vēl vienu dienu pie noteiktā termiņa. Lai gan pamieru vienošanās ietvaros saskaņotās 2 nedēļas beidzās otrdien, pirmdien Trumps iznāca un it kā nekas nebūtu noticis, paziņoja, ka tagad galējais termiņš ir trešdienas vakars. Lai gan vēl vakar viņš pats paziņoja, ka nevēlas pagarināt pamieru, tomēr beigās to pagarināja. Un ziniet, šeit es gribu atgādināt un pat īpaši uzsvērt, ka piemēram piekdien Trumpa optimistiskais paziņojums par drīzu miera iestāšanos, kad viņš toreiz teica, ka vienošanās tiks panākta 1 vai 2 dienu laikā, šķita diezgan ticams. Kāpēc? Jo Irānas ārlietu ministrs Abbas Arakčī tajā brīdī tikko bija paziņojis, ka Hormuza šaurums ir pilnībā atvērts. Pasaules tirgi līksmoja, naftas cenas sabruka, bet jau pēc 24 stundām situācija it kā atkal sāk iziet no kontroles un nonāca uz kara robežas. Pēc dažām stundām pēc tam, kad Arakčī sestdien paziņoja, ka šaurums ir atvērts, Irānas Islāma revolūcijas sargu korpus atklāja uguni uz tankuģiem, kas mēģināja to šķērsot, atsaucoties uz Trumpa nevēlēšanos atcelt paša noteikto amerikāņu blokādi. Amerikāņu amatpersonas to uzskatīja par liecību par šķelšanos starp parlamenta spīkeru Mohamadu Bageru Galibafu un Islāma revolūcijas sargu korpusu komandieru ģenerāli Ahmedu Vahidi. Izrādījās, ka ASV delegācija uzskatīja, ka Galibafs un Arakčī patiešām pieņem kādus lēmumus un ar viņiem var vest sarunas. Taču patiesībā izrādījās, ka gan Galibafs, gan Arakčī ir tikai bandinieki, bet visas lēmumus pieņem Islāma revolūcijas sargu korpusa vadība, kuri patiesībā bija pret mierīgu vienošanos ar ASV un sarunās nepiedalījās. Amerikāņu amatpersonas apgalvo, ka šobrīd Teherānā patiešām pastāv šķelšanās starp šīm frakcijām un vispār nav zināms, kurš uzvarēs. Vienkāršāk sakot, pat Teherānā nezin, kurš īsti ir galvenais valstī. Vai tie ir politiķi un deputāti, diplomāti vai tomēr Islāma revolūcijas sargu korpusa kaujinieki. Paiet vēl 24 stundas un svētdien ASV sāsināja situāciju, apšaudot un sagrābjot kravas kuģi ar Irānas karogu ārpus Omānas šauruma. Bet patiesībā tieši pastāvīgie Donalda Trumpa komentāri tikai vēl vairāk sāsināja neskaidrību, jo viņš svārstās starp draudiem un optimismu. Un būsim godīgi, lai arī negodīgi. Kamēr viņa sarunu vedēja piedāvāja atbrīvot $20 miljardus Irānas aktīvu apmaiņā pret Irānas urāna krājumiem un apsprieda pagaidu moratoriju urāna bagātināšanai, Trumps pilnīgi nepamatot publiski paziņoja, ka Irāna jau ir piekritusi atteikties no krājumiem un urāna bagātināšanas. Un it kā līdzekļu atbrīvošana tam vispār nav nepieciešama. Atgādina, tieši to Trumps arī apgalvoja. Kad sarunas nonāca strupceļā, Trumps izteica vēl virkni pretrunīgāku paziņojumu par to, kurš no viņa komandas dosies uz Pakistānu uz sarunām un kad. Sākumā Džejs Dīvens nedavās. Trumps paziņoja, ka lidos tikai Vitkovs un Kušners. Pēc tam Džejs Dīvens jau devās uz Pakistānu. Pēc Trumpa vārdiem, Džejs Dīvens jau pat bija gaisā un viņa lidmašīnai drīz vajadzēja nolaisties Pakistānā. Pēc tam izrādījās, ka Džejs Dīvens pat nebija iekāpis šajā lidmašīnā. Un šobrīd neviens nekur nav izlidojis. Tikmēr Irānas puse paziņoja, ka Trumps visu laiku melo. Un paiet tikai 2 dienas, un Trumps, kuram piekdien jau bija darījums kabatā, atkal izsaka draudus Irānai iznīcināt tās tiltus, elektrostacijas. Un Teherāna sāk aizdomāties, ka tas arī bija viņa patiesais nodoms. Bet diplomātiskās sarunas bija tikai aizsegs pēkšņam uzbrukumam. Irānas prezidents Masuds Pizuškjāns paziņoja sekojošo, citēju: Irānā saglabājas dziļa vēsturiska neusticība ASV valdības rīcībai, bet destruktīvie un pretrunīgie signāli no amerikāņu amatpersonām nes rūgtu vēstījumu. Viņi pieprasa Irānas kapitulāciju, bet irāņi nepakļaujas spēkam. Un problēma ir tā, ka neskatoties uz Donalda Trumpa paziņojumu, irāņi nekad nav piekrituši uz visiem laikiem atteikties no bagātināšanas un nekad nav piekrituši nodot šo urānu ASV vai jebkurai citai valstī. Bet Trumps jau ir paziņojis, ka Irāna tam visam ir piekritusi.
Tagad Trumpa administrācijas pārstāvis saka, ka viņš, tas ir Trumps, visticamāk atbrīvos Irānas aktīvus, ja tiks noslēgts izdevīgs darījums. Trumps turpina apgalvot, ka viņš nespēr šādu soli. Tikmēr Trumps un viņa komanda pašlaik apspriež, kā izskatīsies atsākšana. Atjaunotā militārā kampaņa, tostarp vai ir vērts mēģināt ieņemt stratēģiski svarīgo Harka salu. Trumps paziņoja, ka bombardēšanas kampaņa, kas sākās 28. februārī, beigsies 6 nedēļu laikā, un viņš parūpējās, lai iekļautos šajā termiņā. Taču pēc viņa administrācijas amatpersonu teiktā, tas varēja būt tikai pirmais kara posms, un priekšā varētu būt vēl aktīvāka fāze. Jo pat pagarinātais ierobežojumu atcelšanas režīms, ko ieviesa Trumps, šķiet nenovedīs pie miera vienošanās jau līdz trešdienas vakaram. Šeit es likšu daudzpunkti jūsu viedokli, jūsu secinājumus rakstiet komentāros zem šī raidījuma, abonējiet kanālu, nospiediet zvaniņu un neaizmirstiet ielikt patīk. Ja vēlaties atbalstīt šī YouTube kanāla darbu, būšu jums par to pateicīgs. To var izdarīt arī jebkādu ziedojumu vai maksas sponsoru abonementu, izmantojot saites un rekvizītus šī video aprakstā vai ar QR kodu uz jūsu ekrāna. Ar to viss, saudzējiet sevi. Visiem atā!